Labdien, dāmas un kungi! Manā pilsētā šodien svētki. Atkal esmu ticis pie 26. gada KTM testiņa. Šoreiz tas ir jaunais 1390 Adventure S versija. Es saprotu, ka šai jaunajai sērijai 1390 ir trīs varianti. Adventure R versija, kas ir vairāk offroad un ko mēs arī testējām pāris nedēļas atpakaļ. Tad ir Adventure S versija, kas ir šī. Un ir vēl Adventure S Evo versija. Ar ko atšķirās Evo versija no S versijas? Evo versija ir bišķi tāda uztūnētāka. Viņai ir automātiskā ātrumkārba. Protams, jūs varat arī pārslēgt ar podziņām uz augšu uz leju. Arī šim modelītim ir tāda versija. Ar pogām pārslēgt uz augšu uz leju, es nezinu, viņi strādā. Varbūt jāuzslēdz kaut kāds režīms. Un Evo versijai ir adaptīvā kruīza kontrole. Principā šitai versijai arī var uzlikt adaptīvo kruīza kontroli, bet tā ir jau tā kā opcija. Ir jāpiemaksā. Kā jau visi Adventure klases motocikli, viņš arī ir diezgan augsts. Sēdekļa pozīcija šai S versijai ir 84, 86 cm. Atšķirībā no R versijas, kurai bija 88, manuprāt. Šeit sēdeklis tagad uzlikts ir uz augstāko pozīciju, kas ir 86 cm. Un es zemi aizsniedzu ar puspēdu, tā kā motocikls ir augsts. Atšķirībā no R versijas, protams, viņam ir lielāks priekšējais stikls, kurš regulējās. Tagad viņš ir uzregulēts uz augstāko pozīciju. Viņš regulējās ar tādu rullīšu palīdzību. Nekur nefiksējās, vienkārši rullējiet uz augšu uz leju. Motocikls ir kārtīgā oranžā KTM krāsā. Fantastiski izskatās. Kā vienmēr pēc darba laika trafiks. Un mums ir ierastais maršruts. Par cik tas ir moto favoritā ņemts uz testiņu. Tā kā nekur daudz tur neaizbrauks. Mēs braucam parasti līdz Jaunmārupei un tad tur pa otru pusi apakaļ caur lidostu. Laiciņš šodien ļoti aizdomīgs. Pamatīgs lietus nolija. Tagad bija saulīte, bet atkal sāk pilināt. Cerams, ka neizlīšu ritīgi. Gribētos tā forši pavizināties. Mana mīļākā tēma motociklam ir sēdeklis, ko es salīdzinu ar savu Afrika Twin. Varu pateikt, ka šeit beņķītis arī nav nekāds super mīkstais. Kaut gan šī ir tāda kārtīga touring versija, bet varbūt tāpēc, ka viņš ir jauns un vēl nav mazliet izsēdēts, bet tāds paciets. Nedaudz platāks nekā R versijai. Es teiktu, ka līdzīgs manai Afrika Twin motocikla sēdeklim. Motocikls aprīkots ar jaudīgo 1350 kubikcentimetri, tas ir tā 1350 kubikcentimetri dzinēju, 173 zirgaspēki, 145 ņūtonmetri griezes moments. Tā kā kārtīgs sporta motocikla parametri, ļoti nopietni cipari. Ātrumkārbiņa, kā vienmēr KTM, slēdzās super čotka. Par cik šitais ir 26. gada motocikls, ļoti tehnoloģisks, viņam arī ir quick shifters. Uz augšu un uz leju, cik es saprotu. Pamēģināsim. Jā, quick shifters strādā gan uz augšu, gan uz leju. Un motocikls ir pietiekoši jaudīgs un agresīvs. Kārtīgi velk uz priekšu. Pilnīgi jautrība ar tādu braukt. Diemžēl ir mazliet lietutiņš nolīs un iespējams asfalts ir slidens, tā kā trakot nedrīkst.
Kāda man veiksme šodien, es esmu dabūjis pamatīgo lietu. Es būšu izlījis viss slapšs, bet tas manu garastāvokli nemaz nesabojās, jo es braucu ar 26. gada jaunu KTM motociklu. Tā pagriezienā iesim maigi, jo ir slapšs un es neesmu īsti drošs. Bļāviens, nu kāpēc šodien tieši bija jābūt lietum? Manā maršrutā viss ir pelēks, bet tur kaut kur galā ir gaišs, tā kā cerēsim, ka būs arī bišķi saulīt. Un mēs varēsim kaut kur piestāt maliņā un apskatīt šito brīnišķīgo motociklu no visām pusēm. Aleluja! Es esmu izbraucis ārā no lietus mākoņa. Tad lietus ir mitējies un varam turpināt braukt, bet es esmu viss slapšs pilnīgi. Bet tas mums netraucēs. Motocikls ir aprīkots ar, protams, kā nu saucās šī opcija. Kruīz kontrola, protams, kruīz kontrola. Nu kā viņi mums strādā? Nu redz kā ieslēdzās. Zašibis darbojās. Tas ir ļoti labi un ļoti neatņemama lieta ceļojumos. Dabūju mazliet lietutiņu, kapitāli izlīja. Nu, nebija maziņš, bija diezgan liels, bet tas nekas. Tagad mazliet paskatīsimies tuvāk šo skaisto motociklu un parunāsim, ko KTM saka par viņu. Nu, kā mums KTM raksturo šo motociklu? Kā ļoti jaudīgu motoru, premium komfortu, modernu elektroniku. Spēju braukām par asfaltu, nu, un ar attiecīgām riepām, ja nedaudz tādām varbūt offroadīgām, var braukt arī droši pa grāns ceļu. Tāpat kā visām versijām, gan Aero versijai, gan Evo versijai, ir 1350 kubikcentimetri motors, 75 grādi izvērsums starp cilindriem, V2 LC8. Jaunais motors. Viņi saka, ka ir iekšā ļoti daudz jaunas detaļas un vairāk uzsver viņu to camshift mainīgo vārstu vadības sistēmu, kas ļauj motociklam būt zemos apgriezienos mierīgākam, ja, neraustās. KTM 990 saimnieki neļaus samelot, ka viņām visu laiku gribējās tā kā dot virsū. Šeit jūs zemos apgriezienos varat braukt diezgan mierīgi, un atvarot ručku, vārsti pavaras vairāk vaļā, motors sāk pamatīgi elpot, un rītīgais zvērs piedzimst. Paliek agresīvs, nu, lieliem apgriezieniem. Man ļoti patīk šī priekšējā lampa, nu tas ir šedevrs, kaut kāds kosmos, rītīgi labi izskatās. Šai parastajai S versijai ir arī kruīz kontrola, kā mēs redzam šeit. Bet, diemžēl, viņai nav tā adaptīvā kruīz kontrola. Ja, ka viņš pats bremzē, brīdina jūs par distances samazināšanos un pārslēdz, nu, Evo versijā vēl pārslēdz ātrums. Šeit to adaptīvo kruīz kontrolu var uzstādīt, bet tā ir par papildus samaksu. Kā jau mēs redzējām, quick shifters viņam strādā gan uz leju, gan uz augšu un strādā ļoti labi. Šitam motociklam jau ir elektroniskā piekare, ja, jūs mainot braukšanas režīmus, varat regulēt arī amortizāciju, bet, kā saka KTM, viņš pats automātiski regulē gan cietību, tur braucot, analizē jūsu ceļa segumu, ātrumu, bremzēšanu un pats pieregulē amortizācijas stiprumu. Protams, viņam ir amortizācija VP Apex, ja, White Power. S versijai amortizācijas gājiens ir 220 mm un aizmugurē viņam ir, redziet, White Power, balta atspere, VP, arī 220 mm amortizācijas gaita. Priekšējais riteņs 19, Brembo bremzes, kā vienmēr, premium, un aizmugurē arī ir Brembo bremzītes,
ABS, protams, viss tā kā pienākās. Nu, un, protams, jaunais 8-colīgais planšetnieks priekšā, apgrieztā veidā. Tā mēs viņu varam atdzīvināt. Nu, funkcijas viņam te ir miljons. Ja jūs te varat regulēt braukšanas režīmus, tātad lietus, street, sport, offroad un paši varat arī tur kombinēt. Te ir vienkārši tā uzreiz nepateiks, kā viņi te regulēt, bet te ir jāiet cauri droši vien visam un jāskatās pašam. Tā braukšanas režīmi, informācija, navigācija, mūzika, uzstādījumi. Nu, jūs te varat iet cauri visām sistēmām un pats te darboties, pieregulēt, kā jums motociklu vajag priekš savām vajadzībām. Te var darboties bezgalīgi ilgi. Tā, izslēgsim ārā. Kā jau minēju, ja stikliņš te ir augstais, regulēt viņu var augstumu, grozot šo te rullīti, nosauksim viņu tā, atstāsim uz augšējo pozīciju. Viņš pats arī ar tādu tikšķīti fiksējās. Arī šitai versijai ir tās podziņas uz augšu, uz leju elektroniski pārslēgt. Es braucot mēģināju, bet man kaut kā neizdevās. Varbūt tev ir jāuzliek kaut kāds režīms, un tad jūs arī varat darboties. Nu jau pēdējā laikā KTM modeļi visi nāk ar šo bāku, ja, kur smaguma centrs ir tā kā mazliet uz leju. Degviela šeit ir apakšā. Benzīna tanks te ir 23 litri. Bez atslēgas jūs varat atvērt un uzpildīt degvielu. Nu, tāds viņš apmēram izskatās, ja, ļoti smuks, oranžā klasiskā krāsā. Apiesim riņķī, papriecāsimies un brauksim tālāk. Skaists motocikls. Kurš tādu gribētu? Es piesakos. Jā, nu priekšējā lampa tā ir bomba. Labi izskatās no priekš, ne? Mēģināsim atdzīvināt motociklu. Tātad nospiežam podziņu. Motocikls atdzīvojās, ready to race. Gatavs startam. O, interesanti. Viņam tāpat kā Honda Afrikai Twin izlic kaut kāds brīdinājums, bet atšķirībā no Honda Afrikas Twin, viņu nospiežot podziņu, viņš uzreiz pazūd. Nav jāgaida tur tās 25 sekundes, kamēr viņš pazūd. Tā, nu ko, startējam? Startējās, protams, brīnišķīgi, bez problēmām. Motocikls ir drausmīgi jaudīgs. Slapšs asfalts ir jāuzmanās. Šis ir mans mīļais Jaunmārupes ceļš uz golfa klubu Viesturi. Te tāds foršs asfaltiņš, forši līkumiņi, var forši patestēt. Bez nekādas trakošanas, protams, jo ir mitrs asfalts. Motocikla cena arī ir ap 20 000, par to ir jādomā vienmēr. Priekšā 19. ritenis, aizmugurē 17. Tas mums liek domāt, ka mēs varam justies ļoti stabili pagriezienos. Ja nebūtu tik slapš, varētu mēģināt straujāk iet, bet kaut kā raustās. Bet, nu, protams, kā jau jauns motocikls, kas viņam var būt? Viņš iet kapitāli. Bauda braukt. Vai tiešām tikai BMW māk taisīt tos foršos mīkstos sēdekļus? Kaut gan šitais sēdeklis tomēr, nu ir foršs, nav viņš baigi mīksts, bet viņam ir tāda atzveltīta neliela uz pēcpuses, jā, tas ir forši. Pagriez bišķi rokturīti bļāviens un liekas, ka priekšējo riteni var taču pacelt gaisā, ja vēl uzliek sporta režīmu, un to mēs tagad neliksim. Bišķi slidēts ir. Bet man kā vidējam motobraucējiem no Latvijas, jā, es to tādu viedokli vērtēju. Es neesmu nekāds motosportists vai šosejā vai krosā, pieredzes nav. Es ar jums dalos tikai savās emocijās kā tāds parasts motobraucējs. Tā, reku fūri brauc, mēģināsim apdzīt viņu.
Un ar quick shifteri. Forši. Jo. Mēs braucam ar pirmo pārnesumu 25-20 km/h. Un taisnība, ja, nekas neraustās, motoriņš mierīgi ļurina un strādā. Tā kā KTM šoreiz nav samelojis. Nu, ne šoreiz vispār. Tā, mums pa kreisi. Nu, jāsaka, sēd pozīcija, protams, ir ekscelenta šitam motociklam. Priekš turisma, priekš ilgas braukšanas ceļi ir diezgan taisni, tā kā var ilgi nosēdēt uz šī motocikla. Nu, vienīgi jāņem vērā tas sēdeklis, kā kuram. Es parasti braucu 150-200 km un tad tā izpauzīt. Tā kā tādā režīmā ar šito motociklu nekāda problēma, protams. Ja es viņu salīdzinu ar R-versiju, nu tīri tā no tādas braukšanas sēdu pozīcijas, braukšanas sajūtas ļoti līdzīgi. Es pat nezinu, kuru es gribētu vairāk. Nu, droši vien, kad R-versiju, jo tāpēc viņi ir nedaudz universālāki. Ja tu vari tomēr iebraukt ar viņu tādos lielākos džungļos nekā ar šito motociklu. Bet šitam arī, protams, nav nevainas. Darba dienas beigas, korķi pilna Rīga. Zato mēs tagad varam izbaudīt viņa vadāmības priekšrocības. 19 colu priekšējā riteņa priekšrocības pret 21. Nē, nu motocikls, protams, vadās ļoti viegli, ar viņu ir ļoti viegli braukt. Piedod tikai gāzīti un jauda un uz priekšu. Startēt elementāri viegli. Sajūgs, nu, normāls. Brembo sajūgs, nē, bet Magura laikam bija, ja, sajūgam bija. Magura. Brembo bija bremzes. Ko es te putroju jums cilvēkiem galvu? Nu, lūk, tā stundiņa ir pagājusi. Protams, liels paldies KTM večiem par to, ka iedeva izbraukt ar mocīti. Ir forši, ka viņi dod tādu iespēju pamēģināt jaunu tehniku. Motociklam, protams, visas uzslavas. Šatais ir KTM flagmanis. Paldies, ka skatījāties. Ceru, ka jums varbūt mazliet tas noderēs. Un tad jau tiksimies nākamreiz.
Jācer, ka KTM iedos vēl kādu modelīti pamēģināt. Kaut kas jau viņiem tur vēl vārtrūmē stāvēja, kas nav kustināts. Ok, davai, čau!